Labdien, šī video virtuve un turpmāko laiku es būšu Žana. Šodien es gatavošu foršmaku. Šo recepti atbalsta internetu veikals ķēdes, lai visi virtuves piedarām vienā vietā. Tālūk, man vajadzēs vārīt kartupeļu, siļķi, vai nu siļķis filē, baltmaizi, olu, ābolus, majonēzi vai krējumu, eļļas, sīpols, rīvmaizi un garšvielas. Tie būtu sāls, melnie pipari, muskats riekts. To visu, protams, jāpievieno pēc garšas. Tā no sākuma pannā lai eļļu, uzsil un pa šo laiku sasmalcim sīpolu un apcep. Un sajauc kopā ar kartupeļiem. Kartupeļi vēl jābūt karstiem, viņus kārtīgi jāsastam biezenī. Tad pievieno olu, atkal samais, ūdenī vai nu pienā izmērcētu maizi, tad pierievē klāt ābolu, sīki sakapā siļķi. Recepti atbalsta trauku veikals ķēdes LV. Tad pievieno majonēzi vai nu krējumu, garšvielas, melnos piparus, muskatriekstu un, ja nepieciešams, tad sāli un visu kārtīgi samais. Cepam pannu ietauko. Izkaisa rievmaizi. Un liek iekšā masu. Izlīdzina. Apslaku ar eļļu. Un atkal izkaisa rievmaizi. Recepti atbalsta trauku veikals ķēdes LV. Liek cepeškrāsnī 180 grādiem un cep minūtes 45–50. Jāņem vērā, ka, ja tev cepamais trauks ir stikls vai nu keramika, tad jāliek augstā cepeškrāsnī, ja ir metāls, tad karstā. Ļaušu mazliet padziest, kāds 5–10 minūtes, lai nebūtu tik karsts. Un laiks baudīt. Foršmaku pasniedz ar mērci. Mērci var būt majonēzi vai nu krējums, vai nu arī vienkārši bez nekā, ja viņš ir garšīgs. Teikšu tā, ja garšo siļķis, tad šīs ēdienas ļoti garšos. Man atliek pateikt paldies par uzmanību un uz tikšanos. Recepti atbalsta ķēdes LV.